Zaļās zemes sauc, mežmala un rudzu lauks, Jāņu zāles koši zied, līgotāji līgotiet. Mēs uz laukiem dosimies, dziedāt, dejot, priecāties, un ja saimnieks alolies, ko vēl var vēlēties. Vien daiļu meitus piespiekļūt, uz lustīgi dans, jā, uz lūdzienu, ciņ, alutiņ un siera gabaliņ. Vien daiļu meitus piespiekļūt, uz lustīgi dans, jā, uz lūdzienu, ciņ, alutiņ un siera gabaliņ. Lauku sētā gaida mūs, varens līgotāju pūs, Jāņa māte, Jāņa paps, svētku miestiņš maktenlaps. Kad pār kalnu saule riet, papardīte skaisti zied, visām meitām acis mirdz, uz puišiem no 3 sirds. Vien daiļu meitus piespiekļūt, uz lustīgi dans, jā, uz lūdzienu, ciņ, alutiņ un siera gabaliņ. Vien daiļu meitus piespiekļūt, uz lustīgi dans, jā, uz Jāņu nakti musa dega, augsta kalna galiņā. Ciema puiši sanākuši Jāņu nakti priecāties. Aiz kalniņa dūmi kūp, kas tos dūmus kūpināja? Jāņu bērni kūpināja, Jāņu zāles lasīdami. Visu gadu Jāņu kraju līgo, līgo, dziesmas tīnu kā molai līgo. Līgo, līgo, dziesmas tīnu kā molai līgo. Nāciet meitas paciedāti līgo, līgo, savu balstīņas ielocīti līgo. Līgo, līgo, savu balstīņas ielocīti līgo. Tā kā katru gadu, arī šogad, Jāņu vakarā, līgo vakarā, mēs kolhozā suminam tos, kas visčaklāk strādājuši līdz šai dienai. Un šogad, strādājot mazākos kolektīvos, ir arī citādāka nedaudz to labāko vērtēšana un apbalvošana. Par labāko kolektīvu augkopībā, pavasara sējas darbos un sējumu kopšanā atzīts Venediktova Valērija vadītais kolektīvs. Un viņam kolhoza prieksēdētājs ir atvedis balvu. Lūdzu, posma pārstāvjus nākt saņemt uz šejieni. Turpmāk, mums tāds paši panākums. Lai tas alus iet labumu. Lai rudenī vēl mīlestība būtu vēl biezāk. Paldies, Jāņu vēro. Apsveicu vēl vakaru un lielu puķi Jāņu saimnieku. Saņemat, nu, šito. Tad viņa 12. Bišķi. Ir noteikts arī labākais Jānis, Jāņu zāļu un nezāļu iznīcinātājs. Un tas ir viņš te vai nav Jasāns Jānis. Jasāns Jānis ir? Viņa meitas vai sieva varbūt ir atnākuši. Meita ir.
Lūdzu, meita atnāk. Nu, skaisti. Ja nav Jāņa, tad ir Līga. Līgai būs puķu pušķis skaists. Šitā. Un tētim jānes vainags. Jānes galvā ir. Labākais augšanas stimulētājs, minerālu mēslu sējais, ir šoreiz Jānis. Zviedrāns Jānis tas ir viņš te. Ja nav Zviedrāns Jānis, tad viņu kolektīva pārstāju lūdzu nāciet šurp. Nu, Jānis piet roku. Vainags Jānis ir galvā. Jānis pat senāk Jānis te. Vai ir atnācis šovakar uz šejieni labākais pederētājs? Ir vai nav atnācis? Arī Jānis. Vuškāns Jānis, kuru par Membo pie mums sauc. Nav viņa? Ja nav, tad vēl no tā paša kolektīva būs laikam viens. Tāpat tiek atzīts, ka par niknāko vadītāju pavasara sējā visā. Un te rakstīts pat niknākais kučieris ir posma vadītājs Ielēs Gunārs. Ir viņš te vai meita ir? Nu tad tagad pie vienas reizes jānāk atkal posma pārstājumu saņemt visu. Tur nav Jānis. Tev jābrauc pie visiem. Un tad Membo vainags Jānis un jāpēc čakamam. Arī jaunajos saimniekošanas apstākļos parādījies tāds transporta līdzeklis kā universālais taksometrs. Un universālā taksometra gods, labākā taksometra, vairāk ir universālajie taksometri, šogad izpelnījies ir Dzenuška Visvaldis. Viņš ved degvielu un ved dāmas. Nu tad vai tā tālāk gribu. Lūdzu. Sēja tā ir jaunas dzīvības sākums. Un mēs nolēmām, ka šīs jaunās dzīvības sējējus atzīt šogad tādus pašus jaunākos sējējus. Varbūt nepieredzējušākie viņi ir, bet cerēsim, viņi šogad strādāja nesliktāk kā pārējie. Un tie ir Liepa Gita un Viktors Gusevs. Lūdzu, Viktor! Viktoru redzēju, Gitu neredzu. Viktor, nāc! Viktoram būs jānes Gita. Tev pie Gitas tagad būs līdz viens pušķis, un Marijas var otrs pušķis. Alus glāzes, lai netiek cauri. Sveicinu Gitu. Par labāko kolektīvu atzīts 1600 pupu kolektīvs ar vienu Jāni un 2 Pēteriem. Ir tāds te vai nav? Vītes, ir. Ir? Lūdzu! Lūdzu, bišu pārstāvi. Labi būtu, ka būtu gan Pēteris, gan Jānis arī. Pēterim? No bitēm bija pārstāvi, lūdzu. Ir. Bērni Jonis, kur te palika? Bišu meitenes. Tā, jums 2 Pēteri pareizi. Taču, ko viņš ir? Te būs vienam Pēterim jāiznes. Un te būs otram Pēterim.
Un tā. Jānim ar Jānis. Un pašam Ziedopuši. Vēl lopkopībā par labu darbu Līgodienā tiek atzīmēts lielākā vīriešu kolektīva nobarotāji. Kuri tie varētu būt? Ivanovi. Pareizi, Ivanovs, Jānis, Nikolais un Ivanova Valija. Lūdzu. Šitā skaisti ir līga, ja? Lūdzu, līgās. Jāni, vainagu pelnīs. Jā. Apsveic. Tad vēl ir tāds viens Jānis, visu fermu mīļākais Jānis. Ir viņš šodien te. Un kurš tas ir? Fermas var pateikt? Lamberts, jā. Lamberts Jānis, pareizi. Ir Lamberts Jānis. Dēls varbūt ir vai? Nav vēl. Ūdens vats kaut kur pušu notiek. Atkal ferma. Tad vēl gribam redzēt šodien vienu Jāni. Nu, jāsaka, viņš ir rezerves gans, bet līdz šim noganījis vislabāk līdz Jāņu dienā. Kā būs tālāk, grūti pateikt. Čereškeviču Jāni. O, malak. Ir Čereškevičs Jānis. Sieva varbūt ir tepat. No, sieva nevar dot jāņem. Nu, mēs tepat tuvu ir, mēs pie viņa aiziesim līgot, laikam. Visu. Un Biltāru Visvaldi lūdzam. Sieva laikam ir atbraukusi. Zem putas guļ. Nav laika. Zem putas guļ. Sieva tepat ir. Sieva tikai iebrauc pašā laikā. Nu, pie sievas arī aiziesim. Nav laika. Un vēl nobarojamo cūku kopēju Petrovsku Tamāru gribam redzēt šodien. Meita ir. Lūdzu, meitu. Lai rūkši labi aug, lai palīdzētu. Mammai sveicien. Sveicini mammu. Jāsaka par šo cēlienu, ka strādājuši visi ir labi. Tik tiešām šodien Jāņu dienā vēja tikpat kā nav un tās dros tādas mierīgas, bet jāsaka, kad ir vējiņš, tad līgojās viss. Un audzis ir labi, tā ka visiem liels paldies tiem zemes kopējiem vispirms. Un liels paldies arī tām pienas laucējām, rukšu barotājām un visiem citiem labiem darba darītājiem. Vai ticieti, neticieti, man 9 brūtgāniņi, 3 paklāju, 3 apsedzu, 3 paliku pagalvī. Es jums saku, jauni puiši, Jāņu nakti neguliet. Kas gulēja Jāņu nakti, tas dabūja vecu sievu. Kas gulēja Jāņu nakti, mūžam sievas nedabūja, kad kādu dabūjās, ne jau labu dabūjās. Palaipiņu vadājumu ar pirkstiņu barojamu. Rubi, rubenīti, purva bērza galiņā, tā rubina veci puiši, jaunas meitas gribēdami. Jāņu zāli meklēdama, redzēju lielu mušu baru. Tur gulēja kaimiņu meitas melnu muti graumalā. Es pasaucu savu kranci, lai iet mutes nolaizīt. Mans krancītis gudrs suns. Meitām mutes nemazgāja. Tautu meitas lielijās, puķēm griestus pušķojušas, ko tās puķes palīdzēja, ja nav kvēpus slaucījušas.
Lepnes puisis lielījās pie meitiņām viengulēt. Es redzēju Jāņu nakti, guļu pie rudu akmentiņu. Kaimiņam slinki puiši 5 stundas bikses vilka, 5 stundas bikses vilka, 6 mauca zābaciņus. Ai, māsiņa, lielu joku, ko es tevim pasacīšu. Jānīšam viens pirkstiņš bez nadziņa padevies. Viss bija velti, viss bija velti. Ko cerēju Jāņu nakti? Jāņu nakti 5, 6, nāk rudens, nav neviena. Labvakaru, Jāņu māte, vai gaidīja Jāņa bērnus? Labvakaru, Jāņu māte, vai gaidīja Jāņa bērnus? Rai, 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 ritam, rai, 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 ritam, rai, rai, ralala, trādi, ralala. Gaidi, gaidi, Jāņa tevs, nu nāk tavi Jāņa bērni, gaidi, gaidi, Jāņa tevs, nu nāk tavi Jāņa bērni. Rai, 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 ritam, rai, 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 ritam, rai, rai, ralala, trādi, ralala. Jāņa māte sieru sēja 9 izturīšiem, Jāņa māte sieru sēja 9 izturīšiem. Rai, 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 ritam, rai, 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 ritam, rai, rai, ralala, trādi, ralala. Sieru, sieru, Jāņa māte, alu, alu, Jāņa tevs ir sieru, sieru, Jāņa māte, alu, alu, Jāņa tevs ir rai, 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 ritam, rai, 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 ritam, rai, rai, ralala, trādi, ralala. Visi labi Jāņa bērni, kas nāk Jāņu vakarā, visi labi Jāņa bērni, kas nāk Jāņu vakarā. Rai, 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 ritam, rai, 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 ritam, rai, rai, ralala, trādi, ralala. Mēs nenācām šai vietā iz savu miegu izgulēti, mēs nenācām šai vietā iz savu miegu izgulēti. Rai, 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 ritam, rai, 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 ritam, rai, rai, ralala, trādi, ralala. Nācām ēsti, nācām dzerti, nācām jautri palīgoti, nācām ēsti, nācām dzerti, nācām jautri palīgoti. Rai, 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 ritam, rai, 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 ritam, rai, rai, ralala, trādi, ralala. Kā visus gadus, arī tāpat šogad pagastā tika rīkots konkurss. Mana māja, tas bija konkursa nosaukums. Konkurss par skaistāko un tīrāko lauku māju. Konkurss norit 2 kārtās. Pirmā kārta ir pagastos, otrā kārta, kas būs pēc 10. jūlija, kad pagasti dos savus vērtējumus tālāk uz rajonu. Tas būs 2. kārtā rajonā. Konkurss tiek novērtēts pēc 100 balēm sistēmas. Mēs pagastā konkursu rīkojam, sadalot visas lauku mājas tādās 3 grupās. Pirmajā grupā ietilpa tās mājas, kurām apkārt ir piemājas zeme 12 simtaļas, respektīvi tās mājas, jaunu celtās Līvānu un Somu tipa mājiņas. 2. kārtā ir visas vecās lauku sētas, lauku mājas, kuras ir celtas agrāk, un 3. kārtā ir zemnieku sētas. Izvedot pārbaudi, žūrijas komisija ir novērtējusi un atzinusi, ka skaistākā pirmās grupas lauku māja ir Āboliņu ģimenei. Āboliņai Ainai un Āboliņam Visvaldim. Tātad lūdzu viņus saņemt mazu piemiņas balvu. Baltrunu mājas saimnieks vai bērni ir? Ziediņu saimnieks. Ziediņu saimnieku meklē. Nav vai? Jā. Āršīte, vai viņus kaut kāds bērns, mazbērns?
Apsveicinu, malacis. Tālāk vēl tāpat. Apākas uzņēma. Roka. Mammai šitās puķes. Paldies. Meitelē šitāda ir roļas un nākošu gadu piespēdi. Daudz. Paldies. Pat vēl diezgan labi ir pie Spodrauna. Un tad vēl varētu pieminēt Dimantu māju. Nu, te Asarē un Jauno Zoli varbūt tur tā diezgan, Asarē sevišķi parka māja, varbūt tā diezgan atzīmēt, ka nav nekas tāds īpaši darīts. Nu, šodien arī gribas pie tiem visiem labajiem, pie tiem visiem cilvēkiem, kuri mīl to skaistumu, arī paņemt nātrus lūtu un arī papēt viņus. Un arī man līdzi ir tādas labas treknes nātras, nu, lai uzmin, kurā dārzā viņas aug. Nu, nemaz jau nav īpaši tālu jāmeklē. Es jau varbūt nesaukšu visus, varbūt tā pārāk nepelšu. Ir jau arī tādi, kuriem vēl uz Jāņu dienu tik ārkārtīgi bija nesakopt savs piemājas dārzs, auga nezāles, un arī tiem nebūtu paskādi šis nātru puškis. Nu, šogad es pie vārda nesaukšu, nolikšu maliņā, bet ja nu nākošu gadu atkal tāpat būs, tad jau nu tik tiešām pēriens būs. Viņam Osvaldam par to, ka viņš atrada laiku atbraukt te uz mūsu parku, nopļaut zāles, lai mums šovakar būtu tā patīkami, lai mums nemestos kāja tais zālēs un mēs nepakristu. Lūdzu, Ozoliņš. Osvald. Nu, kā mazu fīviņu. Ko man tas? Ko man? Vai tad mucē varētu fiks jāizskrīt? Nu, kāds viņa iekšā? Nu, tā kā aizskrīšu to mucē. Lielais Jānis Kalniņā iztrīķē savu izskaptiņ. Trīni Jāni, trīni Jāni, trīni Jānīt izskaptiņ. Trīni Jāni, trīni Jāni, trīni Jānīt izskaptiņ. Ja tu labi neiztrīsi, izskaptiņa nekodīs. Ja tu labi neiztrīsi, izskaptiņa nekodīs. Trīni Jāni, trīni Jāni, trīni Jānīt izskaptiņ. Trīni Jāni, trīni Jāni, trīni Jānīt izskaptiņ. Mazais Jānis lejiņā taisa savu stabulīt. Mazais Jānis lejiņā taisa savu stabulīt. Tais Jāni, tais Jāni, tais Jāni stabulīt. Tais Jāni, tais Jāni, tais Jāni stabulīt. Ja tu labi netaisīsi, stabulīte nespēlēs. Ja tu labi netaisīsi, stabulīte nespēlēs. Tais Jāni, tais Jāni, tais Jāni stabulīt. Tais Jāni, tais Jāni, tais Jāni stabulīt. Meitenīte zilacīte patur Jāņa stabulīt. Meitenīte zilacīte patur Jāņa stabulīt. Turi meitiņ, turi Jāņa stabulīt. Turi meitiņ, turi Jāņa stabulīt. Ja tu labi neturēsi, stabulīte neskanēs. Ja tu labi neturēsi, stabulīte neskanēs. Turi meitiņ, turi meitiņ stabulīt. Turi meitiņ, turi meitiņ stabulīt. Kā jūs domājat? 10, protams. Cik? Saucat skaļāk, kurš grib uzminēt? 70 par daudz. 40? Mazliet par maz. 70 par daudz. 60. Arī mazliet par daudz. Kopā ar Ivaniem, jā, gandrīz par vienu mazāk, jā, ir. Gandrīz uzminēja. 52 Jāņi un Ivani kopā. Un 52 Jāņi un Ivani. 49 Jāņi, 3 Ivani. Nu, un šovakar jau te daudzi Jāņi tika apbalvoti kā labi darba darītāji. Bet visi Jāņi jau ir labi strādnieki, ja? Un visi līgo vakarā pelnījuši Jāņu vainagus. Vai Akmentiņš Jānis ir šovakar šeit? Lūdzam viņu te.
Ancāni Jāņi 2. Baltrūns nav Jānis, ja? Bitenieks Jānis. Bitenieks Jānis. Nu, un biteniekam Jānim meita Līga. Cik tad pagastā līgu ir? Kurš uzminēs? 30. Dikti par daudz 30. 9 līgas ir pagastā tiešām. Nu, un te viena no mazākajām līgām, ja? Pirmais veiksim līgu. Lūdzu, ņem paģīt. Nē. Nu, jā, nu vainas. Apsveicam. Jāni, viss tiek kas tavs. Butēķis Jānis Nav. un meita Līga. Čerešķevičs Jānis. Pie tā taisamies iet ciemos, ja? Čūrišķis Jānis. Sikanovičs Jānītis. Varbūt Zenuška Jānis ir. Tas mums pagastā visvecākais Jānis, kurš nosvinēja 80 gadu jubileju. Sieva ir jāsauc sieva, tad ir. Kur viņa ir? Tad sievā Jānis Jāņu vainags. Tad sveiciniet Jānis. Losīga līgošana. Paldies. Teksnis Jānis. Nav laikam, ja? Grauziņi Jānis, tēvs un dēls. Ir kāds no viņiem šeit? Nav laikam, neviens neko nesaka. Indāns Jānis. Ivanovs jau bija. Jasāns Jānis bija, ja? Jušķevičs Jānis. Jušķevičs Jānis ir. Korsietis Jānītis. Korsaks Jānis, kur ir? Nāk. Tad tā tev losīga līgošana. Paldies. Nākat rūmā tikai neiekļūt. Jā. Kolosovskis Jānis. Evo, Kolosovski na čak. Jā. Atri. Jā. Nāk, visu vajag gaivā. Jā, labvakar. Labvakar, tad lai Jāņem losīga līgošana. Paldies. Nu un vai Jāņi Lambergi ir? Paldies. Laikam, ka nav, ja balošanai arī saucām. Mačulāns Jānis. Mačulāns Jānis vai kāds no ģimenes? Mačulāns ir Jānis vai kāds no ģimenes? Tev galvas mērītas. Jā. Meļnovs Jānis. Meļnovs Jānis ir? Meļnovs Jānis, viens un otrs vēl. Man te jau priekšā saka nākošo, ja? Ir kaut kur. Macijauskis Jānis. Ir. Jāni, nāk šur. Tā liela galva. Jāni, nāk šur. Daudz Jāņu pazuduši jau, laikam papardes ziedu aizgājuši laicīgi meklēt, lai nepaliek tumšs. Nemirski abi Jāņi. Mammai laikam jānāk saņemt. Ir vai ir kurš no Jāņiem? Ir, reku. Ir viens Jānis, ja? Nu tad par... Tētim jau bija vainogs. Tēti vainags, mēs tikai saikamies. Ir Jānis. Ir otrs. Ir, Lena. Jānītis mazais satapušoties. Nu, tad losīga līgošana. Iet par lielu būs, ja, Jānīti? Cik galviņā tev šitādi pasūties kāds vainogs? Tas ir labi nenokritīs. Gan jau aizies līdz mammai. Kur tagad visu? Tev laikam liela galva. Man. Losīga līgošana. 3 Jāņi Valaiņi.
ir no viņiem kāds te 3 valaiņi Jāņi. Nav. Valpēteris Jānis. Nu, un dažas līgas mēs jau te apsveicām, bet vēl Miezāni līgu neesam apsveikuši. Ir Miezāne līga šovakar. Nu, līgam ar vainīgstību, ja? Lūdzu. Bet tagad palūksim tos vadošos Jāņus pagastā, kuri, nu, skaitās kā vadošie speciālisti mums, ja? Subatiņu Jāni lūdzu šeit. Bītenieku Jāni un Nemirski Jāni. Lūdzu, nāciet pie mums. Kas tagad būs? Jau nav. Tā, Sauļu kuri tagad. Meitenes palīdzēs, jā? Ko darīt? Labi, izstāstīšu. Kur? Tā, tagad uzmanību visiem. Nu, jūs, kā saka, strādājat ar cilvēkiem, kas prasa uzmanību. Un te mēs gribam pārbaudīt, nu cik nu jūs veikli, cik jūs uzmanīgi. Tātad uzdevums. Roku, nenolaižot zemāk par jostas vietu, iemest pudelē pupiņas. Izdomājiet, kā Tas ir izdarāms. Nē, pudeli nedrīkst. Ko jostas vietas? Subatiņ. Ko darīt te baigā? Ne zemāk par nagu. Nu, ko darīt? Ne zemāk par nagu. Ko darīt? Ko darīt? Kur šādāk sabērt pudelē? Nu, Nemirskis Jānis uzvarējis ir šoreiz. Nu, šakur arī. Nu jā, tiešām. Laikam jau ar tehniku strādājot, un tā veiklība ātrāk uzrodas. Šitam nav arī? Ir, bet pēc tam. Kā tā pēc tam? Tad nekas pēc tam nav. Jāņu naktī neguļāti līgo. Līgo, līgo, Jāņu naktī neguļāti līgo. Kas gulēja Jāņu naktī līgo, līgo, visu gadus nauduļoja līgo. Līgo, līgo, visu gadus nauduļoja līgo. Kas gulēja Jāņu naktī līgo, līgo, veldre rudzi, veldre mieži līgo. Līgo, līgo, veldre rudzi, veldre mieži līgo. Veldre rudzi, veldre mieži līgo. Līgo, veldre paši pļāvējiņi līgo. Līgo, līgo, veldre paši pļāvējiņi līgo. Kas gulēja Jāņu naktī līgo, līgo, sasien gāja, sasien rokas līgo. Līgo, līgo, sasien gāja, sasien rokas līgo. Nu, un gribētos pajautāt jums, kā ir, kādi iespaidi te un kā jūs esat līgo svētkus svinējuši tur tālu prom no dzimtenes? Nu, mēs arī sanākam kopā tā, kādā igauņu vai lietuviešu nometnes īpašumā un visi saved dzērienu, ēdienu, tāpat bufeti un visi dzied un līgo. Arī tāpat ar magnetofonu tā.
Nu, un ko jūs gribētu novēlēt vispār mūsu pagasta ļaudīm, skatoties te līgo vakarā, kas sanākuši viņu visi kopā ir? Nu, es gribētu vēlēt visas dienas būt kā šodiena, tāda silta un saulaina, silta nakts, un daudz laimes un labu ražu un ticību nākotnē. Paldies, un mēs jums arī novēlam to pašu, jo jums jau ir atpakaļ atgriezta māja, ja? Un lai jums tur veiksmīga saimniekošana. Nu, paldies. Kā tad sokas ar saimniekošanu nomas uzņēmumā? Nu, nekas, šodien sakrāvām pirmo sienu. Tad jau gan jūs esat gandrīz vieni no pirmajiem pagastā. Ja to ņem kā individuāli, tad noteikti ne, bet ja kolhos, tad jā. Nu, un kā jūs domājat, kā būs ar Jāņiem nākošo gadu Asarē un ar kolhozu? Vai varēsim sanākt tāpat kā kolhoznieki un kādā veidā nākošo gadu Jāņos? Nu, kolhozā jau laikam oficiāli kā tāda nebūs, bet tauta paliks, cilvēki paliks, darbs paliks un jāražo piens, gaļa būs. Paldies! Nu, jums priecīgu līgošanu! Tāpat. Paldies! Gribētu jums pajautāt, kādi tad jūsu mūžā paši skaistākie Jāņi ir bijuši? Vai varat atcerēties un dalīties atmiņā ar mums? Kur jau vairs var atcerēties? Jāņu tik daudz jau ir bijis, ka tur es neņemos atcerēties. Nu, bet varbūt kādus vienus tādus skaistus Jāņus, kur jūs esat svinējuši līgo vakarā, līgojuši tā visi priecīgi? Nu, nē, nevaru. Daudz ir bijis skaistu Jāņu, ja? Nu, un jums varbūt arī kādi Jāņi ir atmiņā skaisti palikuši? Jāņi vispār visi skaisti ir, jā, tik labi prot līgot. Ala dzert un sīrēst. Jā. Nu, ar to līgošanu gan mums laikam tā pašvaki, ja? Te pāris cilvēki dzied un tie pārējie diezgan pasīvi, tikai kaut kur šajā stūrī dzirdējām, ka palīgoja. Nu, jūs varbūt varat kādus interesantus Jāņus atcerēties? Gan, jā, tiešām. 39. gadā bija ko redzēt. Un kur tie Jāņi bija, kur jūs šeit Asarē, jā? Nu, brīnišķīgi, kā pasakā. Tur nevar izstāstīt. Šeit pat parkā bija? Jā, tepat parkā. Jā, gāja no, parāde gāja no Daugavpils bija armijas. Tad tas bija 22. jūnijas, jā, ka pie pieminekļa bija, nebija? Jāņos ar ļoti skaisti. Brīvdabas izrāde bija un vispār līgoja, divās grupās līgoja, vīrieši un sievi un aplīgoja viens otru. Kā tā jūs veco paudzi vajadzēja pasaukt? Nu, nākošo gadu noteikti mēs mēģināsim aplīgošanu taisīt, jā, un lai varētu aplīgot viens otru kārtīgi. Tā, ļoti interesanti. Paldies jums tad! Kur zaļā zeme sauc, mežmala un rudzu lauks, Jāņu zāles koši zied, līgotāji. Labvakar, pārdevējas! Kā jums veicas līgo vakarā un ko jūs te piedāvājat? Ko jūs tirgojat? Mums praktiski nav ko tirgot. Nu, ko te mēs varam runāt? Nu, pārdevējas dikti aizņemtas darbā ir, jo līgo vakarā siers un alus galvenā produkcija laikam ir, ja? Novēlēsim viņām veiksmīgu tirgošanos. Tā pamazām. Es atceros pagājušo gadu, jums tik ļoti garšīga maizīte bija, un tad, kad es tiku te pie jums viena no pēdējām, tad mazs skancītis bija palicis. Tā ka šogad... Pagājušo gadu jau tā ātrāk tā tirgošana. Nu, tagad vēl citi pa malām šur tur gan jau iztirgos. Tagad jau aizņēmuši vēl citu rindas un nāks noteikti arī šeit, jā, iepirkties. Bet man gribējās jums ko citu pajautāt. Jūs noteikti zinat, ka ir dažādi ticējumi, ka līgo vakarā vajag apspraudīt ar pīlāģu zariem kūdz durvis, lai burvji un raganas nenāk iekšā un lai govis nenorauj pienu. Kā tad ir ar jūsu mājām? Vai jums arī kaut kādi tādi ticējumi tika šodien likti lietā? Es šito neticu. Neticat, jā, tādiem ticējumiem. Nu, bet varbūt jūs atceraties kādus interesantus Jāņus savā mūžā un kaut ko no tādiem nostāstiem interesantiem? Vairs atmiņas nav un nevar atcerēties, kas tur ir bijis.
Ir bijis ļoti interesanti Jāņi, atbrauc kaimiņi, atbrauca 5 Jāņi pie mums. Tik pagājušu gadu nebija. Tā visus jau vairākus gadus pie mums sabrauc un ansines vairākie Jāņi. Teikt. Nu, mēs jau te teicām, ka jūsu Jānis ir viens no vecākajiem Jāņiem pagastā, ja? Nu, tad jums priecīgus Jāņus un labu līgošanu. Paldies! Alus bez kulā taksos tur ir. Alus, nu tā kā alus tu paliek alusā, zakoškis paliek zakoškis, kā tu gribi? Nu, ir kā? Labu desmit. Laba? Nu, tā kliekaču. Vai cik labā desmit? Puiši, iepērkaties, desimies, iepērkaties. Savābai. Nu, va, redzi. Ai, ja vēl kādu, ka mašīnā pēc, tad labāka būtu. Jāņem māte pagad. Lūdzu, zaļie, iepērkaties. Tālu. Par šito lielo dzīdāku. Es jau nedziedāju, man balss saistītu uz šodien galīgi. Kas tā vēl, kas tā? Ko? Aknu pasteigts. Aknu pasteigts? Desimies svaigi žāvētas, desimies lūdzu. Ņem jau vajag līdzi. Tā, taču nav, iedomāsiet paši, ko tu jums vēl tu tagad vēl šnaudīgris, bet vajag ko? Man liekas, tā kā tu pie šitiem nāsi māsīsies. Kā tie dirgošanos, ja pa cietu cenu? Nu, tā kā par valūtu. Pusīt, tas ir tā kā par valūtu. Дрова где пикет? Нема?